Sveicināti! Mēs esam Sporta kluba centrs treneri. Mani sauc Pāvels. Danute. Mani sauc Juta. Mēs šodien novadījām pirmo stipro skrējienu treniņu. Stipro skrējienu treniņš domāts, lai sagatavotu cilvēkus tieši stipro skrējienam. Protams, psiholoģiski arī ļoti svarīgi cilvēkiem sagatavot viņus, lai viņi varētu pārkāpt sevi, jo stipro skrējiens viņš nav tāds parastais maratons, kurš tikai jāskrien. Tur ir jālieto spēks, izturība, gan psiholoģiski cilvēkam būt gatavam jāielina augstā ūdeni. Tāpēc arī tā slodze ir diezgan grūta, lai cilvēks psiholoģiski arī varētu ar sevi mazliet cīnīties. Šodien īstenībā bija ļoti labi, tāpēc mums bija gan lietus, gan saule, gan nenormāls vējš. Gan skrējiens pa tiltu, kur vējš vienkārši sejā. Nākamais treniņš mums paredzēt Meža parkā, kur būs jau kalni, un mēs, teiksim, būs tuvāk tām stiprā skrējienam, apstākļi būs daudz tuvāk. Bet, protams, mēs nevaram apsolīt pa laiku, kas būs. Varbūt sniegs. Varbūt karsts saule. Tiekamies Sporta klubā centrs. Kā arī uz stipro skrējienu sagatavošanās treniņiem. Un 3. maijā stipro skrējienā.